Labrīt! Pulkstens 10. Mūsu pulkstenītis kaut ko nočakarējās, bet laiks ir sākt pēc tomēr globāla pulksteņa. Tāpēc sveiki visiem, kas pieslēdzās. Mani sauc Mihails. Un šodien mūsu tēma ir, protams, ka man vajag pateikt, ka es esmu no Crayon, mākoņu pakalpojumu, mākoņu risinājumu eksperts, Solution Advisor, nodarbojamies ar mākoņu tehnoloģijām, un es esmu tas cilvēks, kas palīdz klientam saprast, kā mākoņu pakalpojumus varētu integrēt priekš viņa biznesa vajadzībām. Šodien mums ir tēma AWS Marketplace. Es pastāstīšu un arī drusciņi parādīšu, kā mēs varētu izmantot AWS Marketplace, lai iegādāties trešās puses risinājumus, nevis caur savu kaut kādu piegādes partneri, reselleri, bet turpat, kur iespējams visi servisi tiek paņemti no AWS, tad, kad klients ir nomigrējies uz AWS mākoni. Jā, tēma ir Marketplace, bet pirms es pieskāros tam, man ir foršas ziņas. Vakar izlasīju, ka uz šo vakaru tomēr plānojas AWS Kuiper projekta tāds pirmais launch, kas zina, vai drīzāk nezina, kas ir AWS Project Kuiper. Tas ir satelītu interneta tehnoloģija, kuru AWS izstrādājis vairākus gadus, veicis testus, un viņiem pat tas vēl nav palaists produkcijā, bet viņam ir jau klienti. Man liekas, Austrālijā kaut kāda pašvaldība jau ir noslēgusi līgumu par kaut kādiem tur, neceros cik termināliem uzstādīšanai zonas, tā lai ir internets tur, kur, ja kāds var iedomāties Austrālijas mērogus, tad tur nekādus optiskos savienojumus neviens nevilks. Tātad viņi ir izvēlējušies šo AWS risinājumu. Un šovakar, pēc mūsu laikā, tas būs kaut kur, tur būs Windows, kurā laikā tas starts ir plānots. Pēc mūsu laika, man liekas, tas būs jau kaut kādos tur 1, 2, kas negribēs gulēt, tad varēs sekot līdzi, būs YouTube translācijā, kā tas viss notiks. Tādas ziņas. Un tad varam atgriezties atpakaļ pie netik aizraujošām tēmām, kā AWS Marketplace. Tad pastāstīšu, kāpēc izvēlēties AWS Marketplace, kas tas ir, kā strādā, un tad redzēsim īsu demo, kā pasūtīt kaut kādus risinājumus. Tad pirmais jautājums, kāpēc AWS Marketplace, kāpēc viņš eksistē un kāpēc viņu būtu vēlams izmantot ne visiem varbūt, bet tiem klientiem, kas grib pilnīgi visu savu infrastruktūru uzturēt AWS un maksāt arī tur. Tad AWS ir ļoti daudz servisu, pilnīgi visādiem biznesa caseiem, use caseiem, publiskiem sektoriem, publiskām sektoram, veselības aprūpei, IoT, AI, machine learning, viss, ko var tikai iedomāties. Un, protams, kā mēs izvēlamies, tur mums kaut kāda servisi darbojas, viena reģionā, otra reģionā. Viņi pilda pilnīgi dažādus biznesa uzdevumus ar, varbūt pilnīgi neskārtām kaut kādām jomām, bet galvenais tajā visā ir tas, ka neskatoties uz to, ka mums ir tā kaudze simtiem to servisu, mēs tāpat varam galu galā par visiem servisiem saņemt vienu rēķinu.
un vēlams, lai tas rēķins iet no Crayon kā billing partnera. Bet, ja mēs varam iztēloties, ka labi, mēs izmantojam daudz AWS servisu, bet mums ir kaut kāds viens foršs risinājums, kuru mēs ņemam no kaut kāda cita ražotāja, kas mums ļoti patīk un kas mums dod papildus vērtību, un mēs negribam no tā risinājuma atteikties, pārējot uz AWS managed servisiem. Kā tad izskatītos tas risinājums? Piemēram, es domāju, visi, kas pieslēdzas, kas ir plus mīnus tehniskie cilvēki, var iztēloties, man ir AWS, man ir kaut kāds perimetrs, kur mani servisi iziet uz internetu, un es gribu izmantot priekš tā, nevis AWS piedāvāto firewallu, piemēram, vai routeri, bet es gribu likt tur savu, ko es jau 100 gadus izmantoju, man visi tīkla administratori viņu pārzina, ar aizvērtām acīm prot viņu menedžēt, uzraudzīt, ātri izmeklēt kaut kādus incidentus, un es gribu, lai man tāds pats firewalls sēž turpat AWS pusē. Kā tas izskatīsies? Tad loģiski man tas risinājums patērēs kaut kādus resursus. Tā būs kaut kāda EC2 instancē, kuru es tur izvēlos sizingu un par kuru es, protams, arī maksāšu AWS rēķina ietvaros. Bet tas jau nav viss. Man vajadzēs kaut kā to instanci palaist. Man vajag, lai tajā instancē kaut kas stāv no tā treša ražotāja. Līdz ar to, tā, lai iesaistītu jūs, man ir pirmais jautājums. Varat, kas grib nokomentēt Q&A. Ko tad vēl mums vajadzēs pasūtīt no trešās puses, ko AWS, kā natīva varianta, mums nedod? Ja mēs gribam palaist, piemēram, kāds, kuram ir mīļākais firewalls, Palo Alto, FortiGate, Checkpoint, Cisco vai pat Mikrotiks. Es drusku pagaidīšu, ja kāds grib nokomentēt, iedot savus variantus. Visi meklē Q&A sadaļu droši vien, kur viņa ir Teamsos. Kāds no kolēģiem varbūt grib, ne? Labi, iesim tālāk. Tātad 3 svarīgas lietas, kas mums ir vajadzīgas tajā EC2 instancē. Pirmkārt, mums vajag, lai tajā ir uzlikts kaut kāds softverisks risinājums, vai tur jau ir sagatavots image, vai viņu tur uzdeplojo palaišanas brīdi, bet tur jābūt kaut kādam softam, kuru pēc, ja mēs tā skatāmies, bāzes darbības principus, kādam vajag uzdeployot. Ja EC2, ja mēs gribam visu likt paši, tad mums vajag palaist to softvaru, tātad kādam jāpastrādā ar to. Tātad jāveic instalācijas, konfigurācijas, tās kaut kāds, vai pēc tam arī uzturēt to, piemēram, garantijas servisu nodrošinātam risinājumu. Un, protams, ja tas nav open source risinājums, tad tajā iekšā iet arī kaut kāda licence. Un tas viss nāk no kādas trešas puses. Vai tie ir mēs paši, vai tas ir mūsu partneris, resellers. Un tas nozīmē arī to, ka ja mēs ņemam tos pakalpojumus un licences un servisu instalēt to risinājumu no kāda cita, tad tas nozīmē, ka mums ir viens smuks rēķins no AWS par visu, un tad mums vēl ir kaut kāds rēķins, ar ko mēs noritinamies atsevišķi par vienu risinājumu, par otru risinājumu, par trešu risinājumu. Nav smuki, ja mēs tomēr visu gandrīz jau maksājam caur AWS rēķinu. Tad, kā mēs varam to situāciju
izlabot, mēs varam visus tos softu pakalpojumus un licenci pasūtīt caur AWS Marketplace. Tātad, kas ir AWS Marketplace un ko mēs varam no tā nopirkt? Es sagrupēju tos piedāvājumus 3 dažādas kategorijas. Pirmā kategorija ir dati. Tas ir tāds varbūt šaurs pielietojums, bet ja nu gadījumā kāds grib caur Marketplace pirkt machine learning modeļus, kaut kādus vēsturiskos, piemēram, ekonomiskos datus, valūtas kursus vai marketu analītiku un, teiksim, šos datus ielādēt savā kaut kādā sistēmā, lai ar tiem strādāt. Vai nezinu, mēs tur sekojam līdzi, kas tur notiek akcijas tirgu un gribam, lai mūsu kaut kādas tūlītis uzreiz mūsu biznesa analītiķiem padod kaut kādu signālu, tikko notiek kaut kādas izmaiņas, tā lai pašiem tādu risinājumu nebūvēt, mēs varam to datu strīmu ņemt no tiem piegādātiem, kas jau tā kā apkalpo tos datus un jau var dot konkrētos datus, ko mēs atlasam. Un tad maksāt par šiem datiem mēs varam caur Marketplace. Nākamā grupa ir programmatūra. Un tas ir viss, kā es vēl teicu, firewall drošības risinājumi, kaut kādi logo analizatori, backup risinājumi un vēl kaudze ar visādiem maziem startup līmeņa palīgiem, izstrādātājiem. Visu, ko mēs varam iedomāties, visi lielākie spēlētāji tur ir. Mēs tad varam ņemt softu no AWS Marketplace, un tas softs mums tur arī automātiski deplojas, mums nevajag pašiem viņu instalēt, un tas nāk arī ar licenci. Vai nenāk? Par to druskuņi vēlāk. Un pakalpojumi. Ir kaudze pakalpojumu piegādātāju AWS Marketplace, tā skaitā arī Crayon, kur var pasūtīt pakalpojumu vai nu saistītu ar to softverisko risinājumu, ko mēs esam palaiduši, vai arī nesaistītu pilnīgi, un tas ir tikai pakalpojums, kāds konsultācijas pakalpojums, audita pakalpojums, apmācības, ļoti daudz ir pakalpojumu piegādātāju, kuri savus servisus piedāvā pirkt caur AWS Marketplace. Par softu runājot, piemēram, es teicu, ka ir ļoti daudz pazīstamu risinājumu AWS Marketplace. Te nedaudz piemēru, kas piedāvā savus risinājumus pirkt, tā skaitā arī caur AWS Marketplace. Tad mēs nonācām pie jautājuma, kā tas vispār strādā. Piemēram, ir man tur Red Hat, piemēram. Jā, gribu līdz šim es tur pērku kaut kādu OpenShift licenci caur Red Hat distribūcijas tīklu un kādu partneri. Tagad es visu pārmigrēju uz AWS, bet es gribu kaut ko no Red Hat tur arī darbināt, un es gribu licenci priekš tā, kā man iegādāties, kā tas viss strādā, kur man jāiet, ar ko man jāsāk. Tad, pirmkārt, jālemj sev pašam, kā es gribu patērēt to licenci. Jā, piemēram, produkts man ir, es zinu, ka es varu viņu palaist caur Marketplace, man būs image, man būs kaut kādas EC2 instancēs, kur tas produkts tiks automātiski instalēts. Jautājums tagad par licenci. Ir 4 iespējas, kā iegādāties un maksāt par licenci, ja mēs pašu risinājumu ņemam no AWS Marketplace. Pirmais variants ir on demand. Līdzīgi kā mēs maksājam par resursiem tikai tajā laikā, kad tie ir palaisti. Piemēram, mēs palaidām atgriežos pie tā, ko visvieglāk ir saprast, ir firewalls. Mēs paņemam virtuālu firewall no trešās puses, viņš mums stāv kā
EC2 instance, kā virtuālā mašīna. Mēs viņu izslēdzam, mēs par CPU un RAM resursiem nemaksājam. Mēs viņu ieslēdzam, sākam maksāt. Ja? Tas ir on-demand princips. Un ja mēs ņemam līdzi arī on-demand licenci, tad tieši tāda pašā veidā mēs ieslēdzam savu firewallu, mums pa stundam aiziet naudiņa par to, ka mēs izmantojam to risinājumu gan CPU RAM, gan arī licenci. Izslēdzam viņu, vairs nemaksājam. Viss ļoti vienkārši. Ar kontraktu tas ir tad, kad mēs palaižam risinājumu, mēs varam izvēlēties, ka mēs gribam viņu paņemt uzreiz, piemēram, uz gadu. Turpat tajā marketplace. Mēs vienkārši pārslēdzamies no on-demand uz kontraktu, sakam, ka mēs rezervējam sev cenu, protams, ar kaut kādu atlaidi, ko dod AWS kā distribūtors šīm te izstrādātājiem. Un mēs parakstāmies uz to, ka vienalga ir ieslēgts, nav ieslēgts tās firewalls. Mēs samaksājam uzreiz, var maksāt atkarība no atkal ražotāja, varbūt politika, ka var izvēlēties upfront maksājums vai mēneša maksājums, varbūt kā nevar. Katrs ražotājs ļoti individuāli to politiku nosaka. Ir risinājumi, kur var ne tikai uz gadu, bet arī uz 2 vai 3 parakstīties. Noslēgt to kontraktu un maksāt tālāk caur AWS rēķinu arī par šo te trešo pusi. Tad ir opcija Bring Your Own License. Ja tas ir risinājums, kur ir iespēja iebārot viņam manuāli licenci, piemēram, viens no tādiem, ko es zinu, ko es ļoti labi zinu, ir Commvaults, kur ir iespējams jau palaist to risinājumu ar AWS Marketplace, palaidīsies backup serveris ar visu managementu, uzinstalēts, man nekas nav jādara, viss notiek automātiski, un tad, kad es atveru administratoru konsoli, man ir iespēja iebarot viņam licences failu, tā, lai tas risinājums strādātu. Licences failu, kuru es iespējams esmu vai nu, piemēram, iegādājis kādu laiku atpakaļ priekš savas on-prem sistēmas, un tagad es gribu viņu pārcelt vienkārši uz to risinājumu, kas man ir palaists AWS pusē, tā kā izmantot to licenci, kas man jau ir. Vai vienkārši mans Commvault partneris ir piedāvājis labākus nosacījumus ar lielāku atlaidi nekā, piemēram, tas ir, ja es ņemu šo risinājumu no AWS Marketplace ar kontraktu, piemēram, vai on-demand. Un tad ir private offer opcija, kur ir specializēts AWS Marketplace channel partneris, kas Crayon arī ir, kurš var to speciālo cenu nodrošināt nevis dodot jums pēc tam licences failu un tad paši pēc tā viņu kaut kur lieciet iekšā, bet caur AWS Marketplace jūs vienkārši saņemat piedāvājumu konkrēta produkta iegādei ar konkrētu cenu, kas visdrīzāk ir labākā nekā vismaz kontrakta cena un iespējams arī labākā nekā var piedāvāt lokālais partneris, tāpēc ka ar AWS Marketplace AWS ir distribūtors. Un, protams, ka mērogi, kuros AWS distribūtē šos risinājumus, viņš ir daudz lielāks globāli nekā kaut kāds lokālais distribūtors. Līdz ar to arī bieži cena, ko AWS kā distribūtors var iedot channel partnerim, ir labāka. Un tad pastāstīšu, kā tas strādā ar to private offer. Piemēram, klients, kas ir cilvēciņš, kreisā pusē, grib iegādāties kādu risinājumu, ko palaist AWS pusē un maksāt par viņu atkal risinājumu vai pakalpojumu vai datus. Ja, un maksāt caur AWS rēķinu. Viņu interesē cena, vislabākā cena, ko katrs var piedāvāt. Un tas klients nāk pie Crayon un prasa viņam, vai jūs varētu lūdzu man iedot cenu priekš tāda un tāda risinājuma. Crayon saka, ok, labi, mēs ejam pie tā pakalpojuma izstrādātāja,
piemēram, kaut kāds FortiGates vai Netaps vai Red Hats. Mēs ejam pie viņiem un kā AWS Marketplace channel partneris prasam no ražotāja īpašu cenu konkrētam klientam. Tad, kad mēs dabūjam šo cenu piedāvājumu, mēs uztaisam piedāvājumu klientam. Sakam, rekur, pērkot caur mums, piemēram, uz 3 gadiem šādu te risinājumu tāda apjomā ar tāda līmeņa licenciju, cena būtu tāda. Klients izvērtē, vai viņam patīk vai nepatīk šī cena. Un, ja gadījumā viņš saka, jā, es ņemšu par šo cenu šo te produktu caur AWS Marketplace. Crayon uztaisa piedāvājumu AWS Marketplace. Es, kad palaidīšu demo, es parādīšu to sadaļu. Man, protams, privāto piedāvājumu private offeru tur nebūs, bet jūs redzēsiet, kur viņus varētu redzēt tad, kad jums ir tāds partneris, kad teicu, channel partneris, kā Crayon, piemēram, jums ir īpašais piedāvājums no konkrēta ražotāja, tad viņš parādās jūsu AWS managementa konsole, administratora konsole, un jūs redzat, un jūs no turienes varat viņu pasūtīt. Atkal, piedāvājums tur stāvēs, bet kamēr jūs neesat viņu pasūtījuši, jūs vēl neesat parakstījušies uz to, kā jūs obligāti maksāsiet par to naudu un izmantosiet. Tikai tad, kad jūs paskatāties, man ir private offers ar tādu cenu, visa saskaņošana jūsu pusē ir notikusi, tad kādam vajag aiziet uz to AWS Marketplace konsoles sadaļu, uz private offers, un jūs piekritat tam, ka jūs atvērat subskripciju šim pakalpojumam atbilstoši tiem noteikumiem, termiņiem un cenai, par kuru līdz šim visas puses vienojas. Un tad, kad tas ir izdarīts un kad risinājums ir palaists, cena un rēķini par šo pakalpojumu tiek iekļauti kopā visa jūsu AWS resursu rēķina kopējā. Pa visiem accountiem, protams, tālāk jau ir, kā AWS atsevišķi var menedžēt rēķinus, un kā viņus uzturēt, bet tā ir cita tēma. Galvenais ir tas, kā konceptuāli jūs tagad arī par trešās puses pakalpojumu vai datiem vai risinājumu maksājat turpat caur AWS rēķinu. Nav jums jau jādomā, kā maksāt kādam citam, nav jums gara loģistikas ķēde, ka jums vajag tur pasūtīt caur kaut kādu lokālu partneri, lokālu distributoru, tad nē, jūs strādājat ar vienu partneri, kurš jums visus risinājumus var piegādāt caur AWS Marketplace, un caur to jums notiek visi iepirkumi priekš jūsu IT infrastruktūras. Tas ir daudz ērtāk nekā strādāt ar atsevišķu partneri, atsevišķu piegādātāju katram no tiem risinājumiem. Un tagad drusciņu demo. Man vajag atslēgt savu prezentāciju. Un es ceru, ka jūs redzat manu AWS konsoli. Man ir sarkanais rāmītis virsū, es pieļauju, kā jūs to redzat. Tātad, ja mēs aizjām uz sadaļu AWS Marketplace. Mēs redzam, ka mums nav te daudz ko izvēlēties. Es parādīšu, private offers, kā es teicu, ja jums ir private offer no channel partnera, tad jūs viņu redzēsiet šeit, tur private offer par tādu. Man tādu nav, tāpēc, ja es gribu kaut ko palaist, man vajag to palaist caur visu produktu katalogu. Un kā mēs redzam, es nemeloju, piedāvājums ir ļoti plašs. Un viss ir sagrupēts pa tipiem, kā es teicu, te ir data products, piemēram, varam atvērt un tad paskatīties, kur kaut kāds current
Proxy Exchange API, Credit Decisioning, es pat nezinu, kā tas ir, Email Marketing Campaign, AI Agent, daudz visā. Tad mums ir, piemēram, Financial Services Data, kas tur arī daudz. Labi, iesim uz to, ko es labāk saprotu, ir Professional Services. Kā es teicu, jā, te var būt dažādi pakalpojumi. Piemēram, mums interesē kaut kāda veida varbūt audits, Cloud Infrastructure Audit no BlueArc.io, piemēram. Protams, ka ja mēs te atversim viņu, tad tur būs iezīmītie, ka tas strādā tikai caur private offer, tāpēc, kā, protams, neviens nevar pateikt, kā tā uzreiz cik maksās kādu konkrētu infrastruktūru auditēt. Bet infrastruktūras software te jau ir, tā man audit search vajag atslēgt, viss daudz vienkāršāk. Piemēram, ja es gribētu palaist backup serveri. Piemēram, man ir tur jau viss ir pārmigrēts, un es izmantoju backup recovery. Kāpēc man parādās priekš backup recovery šis? Kur man vajag one filter deselected. Jā, labi, izdarīsim vienkāršāk. Es gribu publisher, piemēram, gribu palaist Veeam. Man ir 9 piedāvājumi no Veeam. Tad filters. AWS backup for Veeam backup for AWS, free edition. Es negribu, piemēram, free edition, es gribu paid edition. Atvēram viņu. Un tad, ko mēs redzam? Apraksts, blā, nav interesanti. Visinteresantākais ir pricing. Tad mēs varam pārslēgties, piemēram, uz Stokholmu. Es visu laižu Stokholma parasti. Un tad es redzu, cik es maksāšu. Jā, man ir atsevišķi maksa par tur EPS. Tas ir disks, kur, protams, sēdēs pati operatēja sistēma un pats risinājums. Bet galvenais ir maksa par instancēm. Tātad, ko es backupošu, kamēr es izmantoju šo risinājumu, lai backupotu kaut ko, tas viss, protams, tiek integrēts caur API, respektīvi, kur AWS Marketplace no Veeam API redz, cik es bieži backupoju vai ne, un tad pēc tam tas viss iet rēķinā. Un es saku, ok, viss ir forši, viss man patīk, gribu palaist pēdējo pieejamo versiju, un gribu viņu palaist caur CloudFormation, tā, lai pēc tam vieglāk viņu izdzēst. Gribu palaist esošā VPC, un principā varam iet uz priekšu, View Purchase Options. Man brīdinā, ka jā, ka by subscribing es piekrītu licences agreementam, blā, kā jau vienmēr spiežam, ok, nelasot. Ja man būtu tāda iespēja no piegādātāja, un ja man to vajadzētu, es varu pielikt arī add the purchase order odziņa. Tas ir vienkārši, ka šī pozīcija man parādīsies AWS rēķinā. Ja es gribu atsekot kādu konkrētu risinājumu, priekš grāmatvedības vai kā. Man neko nevajag, es vienkārši gaidu, kad man parādīsies, ka esam gatavi palaist, vajag nospiest drusciņu F5. Es uz e-pastu kaut kur saņemšu arī apstiprinājumu, tā kā uz savu e-pastu, kā, ja man ir piešķirta subskripcija šim produktam.
mēs varam viņu atsikot arī kur man ir Manage Subscriptions. Pagaidām vēl nav aktīvs. Rekur ir Continue to Configuration. Gribu caur CloudFormation palaist. Ne New Existing VPC, software versijā, atkal Stokholmā. Jo, kad man ir subscription, tas vēl nenozīmē, ka es par kaut ko maksāju. Tas ir vienkārši, ka es drīkstu palaist. Un tad, kad es konkrēti taisot Continue to Launch, tad es jau sāku patērēt kaut kādas licences atbilstoši tam, ko es izvēlējos konfigurēt to risinājumu. Ko vēl te vajag nokonfigurēt? It kā neko es nepiedāvā, tad es spiežu Continue to Launch. Jā, es gribu caur CloudFormation. Un te man tagad atvēras CloudFormation ar iepriekš sagatavotu template, kur man vajadzēs drusciņu kaut ko ievādīt. Choose an existing template, jā. Tā, man tur drusciņā aizsedz. Otrs ekrāns, man vajag paskatīties. Jā, next. Stack details, tā, stack name, tas ir Vim. Es viņu kaut ko esmu pat palaidījis. Vim demo. Parameters, cik es gribu šo serveri. Lai, piemēram, large. Key pair izmantosim esošu, network configuration, create elastic IP. Jā, lai viņš ir publiski pieejams, tāpēc, ka man būs ātrāk pie viņa pieslēgties. Allowed source IP addresses for connection. Jā, man vajag ievadīt, no kā tad drīkstēs pieslēgties. Tad es uzzināšu, kāda ir man ārējā adrese šobrīd. Tā. VPC. Kurā es gribu to visu palaist. Man ir viens VPC, subnets, droši vien es gribu publiskajā kurā zonā, public 1A, šitā es gribu. Tā, viss, next. I'm role optional, lai viņš pats izveido. Yes, take fail or rollback all resources. Delete newly created resources during rollback. Delete all newly created resources. Viss optional. Jā, piekrītu tam, ka jā, iespējams jaunas roles tiks izveidotas. Viss. Piekritam. Submit. Tā, ko es tur esmu ievadījis. Es ierakstīju IP adresi, kā IP adresi, jā, mana kļūda. Kur tas bija? Previous šeit, jā. Tīklniekam man būtu jādomā par to, ka šitam jābūt. Next, acknowledge, jā, next. Submit. Viss. Aizgāja CloudFormation templates. Tūlīt man viss uzdeplojosies, un tad mēs varēsim pie tā pieslēgties. Kamēr tas iet, palaidīsim kaut ko vēl. Es atgriezīšos Teams, Q&A un uzdodu publikai jautājumu.
Kādu firewall mēs gribam palaist? Lūdzu, variantus. Kamēr tas strādā, atversim, kas mums ir pieejams no firewalliem. Kur man ir manage subscriptions, discover products. Publishers. Kas mums ir populārs? Vai mums ir FortiGates? Ir Fortinet. Vai mums ir Palo Alto? Ir mums Palo Alto, mums ir Cisco, mums ir Checkpoints. Kas mums vēl ir? Mikrotiks nav. Viņš nesen bija. Mikrotik. Jā. Ir arī Mikrotiks. Kādus vēl es zinu firewall ražotāju? Sophos. Arī ir. Nu, ja neviens man variantus nedod, varbūt nav tiesības, ko neizmantot. Anna, vai tu vari pārbaudīt? Vai vienkārši neviens neraksta? Nu, ja neviens neraksta, tad palaidīsim FortiGate. Redzu vienu komentu. Checkpoint. Ok. Paskatīsimies, kā checkpoint ir. Checkpoint. Tā, security manager, nē. Es pieļauju, ka laikam šis Cloud Guard Network Security Next Gen Firewall with Threat Prevention. Sandblast, nē, all-in-one. Nu, pieņemsim, ka tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Atkal skatāmies pricing. Stokholmas. Redzam cenu, cik, ja mēs izvēlamies šādu EC2 instanciju, tad par instanciju mēs maksāsim par stundu tik daudz, un par pašu produktu par stundu mēs maksājam tik daudz. Large, tas bija ar M5 large, man liekas, tas bija ar 4 CPU. Es nemaldos. X-Large bija 8, laikam. Un tad rekur mums ir opcija. Usage, ja mēs izvēlamies pēc hourly, tā kā on demand, kā es teicu, un rekur mums ir arī kontrakts, kur mēs varam save up to 55%. Un tad mēs skatāmies kādai konkrētai instancei, cik mums atlaid dod, nu, vislielākā. Labi, mēs gribam varbūt kādu citu, piemēram, C instanci. Nu arī, redzam, rekur mums ir C5D, tas arī ir large. Arī. Nu, tā kā uz mazākām mēs saņemam lielāku atlaidi, laikam tāpēc, ka nav baigi populāras, tāpēc arī piedāvāt ņemt mazākus. Uz resniem 18 large, jā, laikam visas atlaides ir izņemtas. Labi, tad mēs varam palaist arī M5. Interesanti, vai ir tūlītes. Vai ir kaut kas ar jaunāku procesoru? Rekur ir uz... Jā, palaidīsim 7A large. Tikai ne kontraktu, bet usage kostu. View purchase options. Jā, es piekritu licencei. Tagad man atvers pieju tai licencei. Kāda laiciņa. Tikmēr es varu paskatīties, kas tur notiek ar manu CloudFormation. Create complete. Ļoti labi.
Usage instructions. Tad man vajag pieslēgties pie publiskas adreses tai instancei, kur man palaidās Vim serveris. Ok, es atveru EC2. Te man kaut kur... Un, protams, vajag izvēlēties pareizo reģionu Stokholmā. Vim demo running. Ok. Public IP address. Open address. Protams, kā kaut kāds tur certifikāts, ko es iespējams nekad mūžā nemainīšu, kaut gan būtu labi viņu nomainīt. Un rekur es dabūju jau tā Vim Backup for AWS managementu, kuras pieslēdzos. Viņam tur notika kāda inicializācija, kaut ko viņš pats sev dara, bet kā tāds risinājums jau ir palaists. Un kad es tiktu pie managementā, sākšu viņu tur konfigurēt, tad man jau nav jādomā par to, ko man vēl tur vajag iegādāties vai ko. Viss. Es palielam iegādes procesu, esmu jau paveicis. To pašu mēs tūlītas pabeigsim ar checkpointu. Man būs pieejams subscription. Interesanti, ka viņš saka, ka ir pending, bet es it kā varu jau continue to configuration nospiest. Jā, ar Ctrl F5. Nu labi, ja dod nospiest, tad ejam spiest. Tā, atkal es gribu viņu laist Stokholmā. Software version pēd... kur ir R82. Es nezinu, ar ko viņi atšķiras. Es neesmu checkpoint administrators. Palaidīsim svaigāku, bet R81. Tā, pricing. Tur ir pat free trials. Hei, es neko nemaksāšu par licenci. Ļoti labi. Tā. Man gribas pārliecināties, ka es viņu laidīšu nevis kā subscription, bet kā on demand. Software contract man nav pagaidām. Continue to... atkal Virģīnijā. Stokholmā. Continue to launch. Tā. Choose action. Launch from website. Nezinu. Launch through EC2. Gribu kaut ko mazāku gribu. Kur man bija M7A large. VPC. Esošajā subneta. Nu, droši vien firewallam jāsēž arī publiskajā subnetā, kur es viņu neredzu, kā viņš man saucās. To man vajag paskatīties ID, VPC, kuram subnetam viņu laist. Subnets. Tā, public 1A, 94A. 94A, rekur, tas ir. Security groups new based on seller settings. Name security group checkpoint demo. Description checkpoint demo. Tā, viņš tur atver pēc noklusējuma. Ok, viņš atver HTTPS un SSH, bet es, protams, negribu from anywhere. Kāpēc šāda adrese? Nē. Vai tad man pamainījusies tikko ārējā adrese?
man vajag nočakot. Nē, šitā. Nē, man ir cita adrese. Tas ir kaut kas. Ļukiņš. Custom IP. Joprojām man ir šitā. Tā ir pareizi, tāpēc, ka Vīms mani laiž. Protams, ka es tagad slēdzu tur caur publisku, viss tas nav korekti, tas ir tāpēc, lai ir ātrāk, jo mums ir ierobežots laiks. Pareizāk tur būtu kaut ko izdomāt gudrāku un drošāku, lai slēgties pie tā visa. Save. Ok. Key pair, jā, šis. Tā, man gribas pārliecināties, ka es viņu laižu kā on demand, nevis kā kontraktu. Man liekas, ka es izvēlējos. Vai es vēl neizvēlējos? Labi, launch. Instance of this software is successfully deployed on EC2. EMI tāds. Usage instructions. Nu, sanāk, ka man vajag vienkārši tur slēgties. Lūdzu, pārbaudīsim, vai man kaut kas tur ir palaidījies. Jā, viņš gan nosaukumu neiedeva, bet man, vēl initializing. Ok. Security group checkpoint demo, tad tas ir tas checkpoints, kurš vēl startēs. Kamēr viņš tur startējas, kas man notiek ar Vīmbeku? Viņš instalē updates. Labi. Konceptuāli man vajadzēja parādīt konceptuāli. Nav tā, ka es gribu līdz galam tagad nokonfigurēt pašu Vīmu. Nu, redzēsim, kad mums palaidīsies checkpoint. Varēja arī viņam vairāk resursus tad iedot, ātrāk visu kustētos. Kaut kāda varbūt jautājumi ir. Atveršu sev Q&A, lai redzētu. Ja ir jautājumi, tad rakstiet Q&A sadaļā. Initializing. Tā. Vim pakusties uz priekšu. Product update tagad taisa.
Jei, Vims ir gatavs. Jā, jā, jā. Accept. Tā. Te man vajag instance ID ierakstīt šobrīd, lai tādā veidā viņš saprastu, ka es esmu tas, kas viņu ir palaidis, un es zinu, kas tas ir. Next. Create user. Demo password. Create. Never. Please login. Demo. Login. Rekur. Man ir palaists Vim backup for AWS. Viņš, protams, nav līdz galam nokonfigurēts. Man vajag aiziet uz šitā configuration. Jā, redzam, ka man, protams, nav repozitorijas pievienots. Sākumā vajag tur workerus uzkonfigurēt, visu, lai viņš strādātu, bet risinājums ir palaists. Un, kad es sākšu kaut ko backupot, tad man sāksies atbilstoši manage subscriptions. Kāpēc man ir subscriptioni? F5. Rekur. Paid edition. Kur man te paskatīties cenas? Tagad nevaru saprast. Things charging frequency monthly. Total amount based of usage. Pagaidām nav. Nu, respektīvi, jā, es varu laikam aiziet rekur pricing modeli un paskatīties tad, cik man pēc katras instances viņš pricing man nāksies maksāt. Bet, kamēr es neko nebackupoju, nekas nav jāmaksā. Checkpoint. Gribas dabūt augšu checkpointu. Running. Jēj! Viņam nav publiska IP adrese. Kā man pie viņa pieslēgties? Vai viņš ir sareģistrējies? Nē, viņš nebūs sareģistrējies System Manageri manējā. Vai ātri pamēģināsim viņam iebarot publisku adresi un pieslēgties caur to. Nav droši, protams, bet viņš laidīs mani tikai no manas IP adreses. Tāpēc somewhat droši. Un ceru, ka viņš to sapratīs. Kaut kas atbild. Gaja. Jej! Tā, man tur bija rakstīts usage instrukcijas, ka vajag sākumā, kur viņš bija palaidījies, neceros, rekur. Ka nē, tas ir Vims. Kur bija checkpointa man palaist? Viņš tur teica, ka vajag ar SSH pieslēgties un nomainīt paroli ar kaut ko. Es jau laikam aiztaisīju, ne? Usage instructions, rekur šeit. Man vajag pieslēgties ar SSH, set admin password, using set user admin password. Ok, labi. SSH man ir. SSH man ir putīs kaut kur. Kur es viņu noliku? Putigen.
Viņš atrod tikai put again, nevis rekur. Man nav puti. Es nokačoju sev tikai ģeneratoru. Labi. Labi, ātri paņemsim puti. Cik mums laiks ir? 4 minūtes palika. Labi, laiks apaļoties. Bet es ceru, ka princips ir skaidrs par to, kā strādā AWS Marketplace. Kā redzam, palaist risinājumu no katalogā ir ļoti vienkārši. Licenci izvēlēties, kādam es gribu maksāt arī. Es atgriezīšos laikam pie slaidiņiem. Tā, lai kaut kāds ir... atkārtojums tam, ka mēs izgājām cauri. Šitā. Tātad, jā. Gribam palaist risinājumu izmantojumu Marketplace. Varam gan servisus, gan risinājumu, gan datu streamu pasūtīt. Ļoti daudz ražotāju. Vienmēr varam izvēlēties, kā mēs gribam maksāt par šo risinājumu. On demand, ja ir iespēja izmantojumu kontraktu, ja gribam un risinājums ļauj izmantojumu bring your own license vai izmantojumu private offer. Es teiktu, private offer vienmēr ir first choice, ko pārbaudīt, ka iespējams tur būs izdevīgāka cena. Un tas varētu noderēt tad, kad atkal, kā es parādīju, mums nevajag nekādu iepirkuma procedūru, loģistiku, neko šeit iesaistīt. Mēs vienkārši pārbaudām cenu, patīk cena, palaižam risinājumu. Ja nu gadījumā mums ir vajadzība kaut kāda iemesla dēļ, cenu aptauju uztaisīt par konkrētu risinājumu, tad to arī var darīt, un tad tas strādātu caur private offers, kur partneri var jums piedāvāt savu cenu, bet kura jau būs piemērojama caur AWS Marketplace. Izgājām cauri visam procesam, patīk cena, viss aizgāja. Viss. Ar to es varu beigt šarot savu ekrānu un paskatīties, vai mums ir kādi jautājumi. Neredzu nevienu jautājumu. Tāpēc tūlīt būs tieši 11, un tas nozīmē, ka mēs pabeidzam šodienas webināru. Paldies tiem, kas bija. Ja ir jautājumi, tad droši vien, ja jūs uzzinājāt par šo webināru, tad jūs zinat arī kādu kontaktu no klienta puses. Ja interesē par marketplace, AWS vai citiem mākoņu ražotājiem vai citiem pakalpojumiem, jebkas, kas ir jūsu infrastruktūrai vajadzīgs, kur jums varētu noderēt mākoņu risinājums vai migrācija, vai disaster recovery, vai vienkārši gribas kaut ko patestēt, intereses pēc un neizterēt uz tiem testiem daudz naudas, nāciet pie mums un ceru jūs satikt mūsu nākamajos pasākumos. Nāciet atpakaļ. Paldies par uzmanību. Tā.